Kas ir kļūdas? Iedomājies, ka ej uz veikalu pēc piena, bet atnāc mājās ar kefīru. Pirmā doma noteikti ir, esam kļūdījušies, jo mēģis bija atnest pienu, taču kefīrs arī nav slikti. Mēs to, protams, neliesim pie kafijas, bet varam izdzert pusdienās vai pievienojot salātiem. Lielākā daļa cilvēku kļūdīšanos uztver kā kaut ko ļoti sliktu, taču reālajā pasaulē kļūdas nozīmē, ka saņēmi ne to rezultātu, kuru gaidīji. Ir, protams, daudz un dažādi iemesli, kāpēc var rasties kļūdas, un ir dažas profesijas, kurās kļūdas var izmaksāt ļoti dārgi vai pat dzīvību. Aicinu tevi uz kļūdām skatīties kā uz rezultātiem, kurus negaidīji. Saprotu arī, ka šāds skatījums iesākumā var šķist grūti pieņemams, tāpēc paskaidrošu. Kad skolā mums jāraksta diktāts, visi cenšamies uzrakstīt pareizi, bet pēc tam saņemam izlabotos darbus, kur ar sarkanu tinti ir atzīmēts pieļautās kļūdas. Pēc tam iespējams vēl pārrunājam tipiskās kļūdas, lai no tām mācītos un tās vairs nepieļaut. Taču līdzvērtīgi svarīgi ir skatīties arī uz visu pārējo diktātu tekstu, kuru iespējams tomēr uzrakstīja pareizi. Varbūt uz 100 vārdu tekstā pieļāvi vien dažas neprecizitātes un tāpēc jūties slikti. Taču ārpus skolas reālajā dzīvē ir jāspēj saskatīt arī visu, kas izdevās, jo citādi, redzot un ķidājot tikai vienīgi kļūdas, jeb rezultātus, kurus negaidījām, mēs kļūstam pārāk drūmi. Padalīšos ar svarīgākajām atziņām par kļūdām. Kļūda ir iespēja mācīties. Pieņem savus kļūdas kā daļu no mācīšanās procesa. Nesaskati tajās, ko negatīvi, tā vietā pieņem tās kā iespēja attīstīties un augt. Zinu, ka šo ir grūti izdarīt, tiklīdz uzzinām par savām kļūdām, taču ir vērts mēģināt. Kļūda ir iespēja mainīties. Analizē un mācies no savām kļūdām. Pārdomā, kas bija nepareizi un ko varētu mainīt, lai tā vairs nenotiktu. Uzņemoties atbildību par savu kļūdu, tu uzņemies atbildību par tās izraisītajām sekām, un nevienam nav tiesību tev ko pārmest. Kļūda ir iespēja izzināt. Pārbaudi sevi pirms veic kādu svarīgu uzdevumu. Tas var ietvert dažādus testus vai pētījumus par tēmu, vai arī jautājumu uzdošanu kādam zinošam cilvēkam, pieņemsim skolotājiem. Uzdevums. Kā mainītos tava ikdiena, ja tu vairs nebaidītos kļūdīties? Ko tu darītu citādi, zinot, ka kļūdas ir tikai rezultāti, kurus neplānoji? Pieraksti savus pārdomas.